Esiet sveicināti! Mani sauc Ilze Medne, un jūs klausāties rubriku HR Podcast Plus, ko mēs veidojam kopā ar Elīnu Bulāni. Čau, Elīna! Čau, Ilze! Es priecājos tevi redzēt! Jā, es arī. Kā vienmēr. Un kā jau vienmēr, mēs šajā podkāstā cepamies un diskutējam par dažādiem jautājumiem, par nērtām tēmām, par dažādiem jautājumiem, par ko arī mēs izvēlamies bieži nerunāt. Un šodienas diskusija, es domāju, ka varētu būt diezgan interesanta, izaicinoša, un es pat gribētu teikt, ka arī nedaudz nērta kādam, kurš klausīsies šo epizodu, un arī man varbūt ir kaut kādi jautājumi, kur ir nērti, un es tieši tāpēc gribu par to runāt, jo es parasti meklēju atbildes. Liela daļa cilvēku vienkārši nesaprotot šo te jautājumu, izvēlās par to vienkārši nedomāt vai nerisināt. Un šis jautājums ir dažādība un iekļaušana. Un jau jubilejas epizodē mēs par šo jautājumu ieminējāmies, ka mēs runāsim par tēmu dažādība un iekļaušana, un es domāju, ka šī tēma ir aktuāla ne tikai mums Latvijā, bet kopumā visā pasaulē, jā, to jau gadiem tiek diskutēts, un te tās sajūtas ir dažādas par šo jautājumu runājot. Sabiedrībā ir just daudz skepses par šo, ir dažādas pieejas šim jautājumam, ir dažādi viedokļi, kāds cenšas veicināt dažādību un iekļaušanu, kāds varbūt izmanto šo dažādību kā tādu PR instrumentu, lai labāk izskatītos sabiedrības acīs, lai neiegūtu šo te nosodījumu, ka mēs jau par to nerūpējamies un nedomājam. Kādam tā ir obligāta regula, jā, lielajiem uzņēmumiem. Kāpēc ir uzņēmumi, kuriem gribētos, bet kas notiek un kāpēc nesenāk šo te jautājumu saprast un ieviest, par to mēs šodien diskutēsim. Beigarais ievads, vai ne? Jā, bet viss ir jau pareizi, ko tu saki. Un man gribas šodien pacepties par to, Labais. Kādēļ vispār mums tas ir jādara un kādēļ mums nesanāk, kuram šo vajag, kuram ir izdevīgi, ka tas nenotiek. Un vēl man gribas pacepties par HR lomu šajā procesā. Jā. Kuriem kā reizi dažādības un iekļaušanas tēma ir uz galda un lūdzu dariet kaut ko ar to, vai arī HR ir tas, kurš cenšas kaut ko ar šo vispār darīt, un tad ir jāpierāda visiem citiem. Man ir ļoti interesanti pētījumi, visādas atziņas un secinājumi, tā kā es ar prieku padalīšos, pacepsimies šodien par to. Jā, un es pavisam nesen vēl pirms šī ieraksta klausījos vienu citu podcastu, kurā, starp citu, es arī Instagramā biju ielikuši šo podcastu, kas saucās The Jungian Life, kurā tika apskatīts jautājums par to, kas ir patiesība. Un tur bija tāds teikums, ka nezināt realitāte nenozīmē, ka viņa pēkšņi izzūd. Un realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Un es domāju, ka mēs šodien varam parunāt par to, ko tad mēs šobrīd zinām par to realitāti, kāda viņa ir, kā mēs varbūt varam palīdzēt padarīt apzinātāku to realitāti, kāda viņa ir ar datiem, ar mūsu pašu secinājumiem, ar diskusiju. Un varbūt pēc šodienas podkāsta cilvēki sapratīs, kas ir tas, ko viņi neapzinās, vai par ko viņi tā kā nav padomājuši. Un vienmēr, protams, mums ir kāds viesis, un šodienas ciemiņš mums ir Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce. Čau, Zaiga! Čau, Zaiga! Prieks tevi šeit redzēt. Es domāju, ka mums būs ļoti interesanta diskusija, arī no sava tā skatījuma, es teiktu, varbūt tāda iekšienes skatījuma arī no organizācijas puses, un kopumā arī par mūsu valsti paskatoties, kur mēs kā sabiedrība šobrīd esam, un kāpēc tas notiek vai nenotiek. Ja man jāsāk būt tā saruna, man gribas sākt, Zaiga, ar tevi un pajautāt, ja mēs, teiksim, tā skatāmies uz to realitāti, tā ne ļoti plaši, bet kopumā, kāda tev ir tā sajūta, kas ir tas, kur mēs šobrīd esam? Šis labs jautājums, jā. Parasti arī par saliedētību kopumā tā jautā, un tāpēc mēs jau sanāk pagājušā gadā prezentējām saliedētības radaru,
kas ir instruments, kas beidzot nodefinē, kas ir tie rādītāji, ar kuriem saliedētība vispār mēra, jo tas, ko mēs pamanījām, ka katram, protams, ir sava izpratne, ko nozīmē saliedēta sabiedrība, katram ir savs kritērijs, pēc kā viņš to mēra, un arī, jāsaka, pat ne tikai tādā vidējā latvieša līmenī, bet arī bieži vien ekspertu līmenī tā izpratne ir, teiksim, vai mēs runājam par saliedētību, runājam tikai par etnisko aspektu, vai mēs runājam arī par sociālo-ekonomisku jautājumiem, un tā tālāk. Bet tas, ko saliedētības radars mums parādīja, tas bija pirmā reize, kad mēs viņu veicām, un tas, ko mēs gribējām apskatīties vispār, kas varētu būt tie rādītāji. Mums izdevās nodefinēt aptuveni 25 rādītājus, kas varētu tad veidot šo te kopējo izpratni. Un otrs bija paskatīties, kā mēs izskatāmies Eiropas Savienības kontekstā un kaimiņu valstu kontekstā. Un tā labā ziņa ir, ka caur šo te instrumentu, caur šiem 25 rādītājiem mēs gan Eiropas, gan pat patiesībā pasaules līmenī izskatāmies diezgan labi, kopumā runājot. Bet, ja mēs skatāmies precīzāk jau par rādītājiem, tad es teiktu, ka vislabāk laikam būtu apzīmēt to, ka ir tādi īleni, kas izlien no maisa laukā. Un pieņemšana attiecībā uz citām reliģijām, cilvēkiem citu ādas krāsu. Šie ir tie jautājumi, vēl daži, bet ja mēs dažādības kontekstā runājam, tad šie ir tie jautājumi, kas, varbūt ir mazliet sliktāki nekā mēs gribētu būt. Kāpēc es saku, ka mēs Eiropas un pasaules kontekstā esam diezgan labā situācijā, tāpēc, ka, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar valstīm, kur ir tiešām tādi akūti, gandrīz vai pat karš, kur ir reliģijas grupu starpā karš, ir bijušas valsts kā Ruanda, piemēram, kur pat ir līdz genocīdam aizgājis un tā tālāk, tad, protams, mūsu gadījumā pat tas, ja tur uzliesmo kāds etnisks konflikts dažreiz, visbiežāk sociālajos tīklos, tas galīgi nav slikts rādītājs, bet atkal, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem labajiem piemēriem, kur var redzēt, ka valsts ir mērķtiecīgi strādājuši, klasika, protams, arī Skandināvijas valsts kaut kādos, piemēram, tīpaši dažādības vadības kontekstā, tad labi, mēs neesam slikti, bet mēs neesam tik labi, cik mēs varētu būt. Un tad ir diezgan skaidrs, ka, mums ir daudz darba, ko darīt. Kas ir tie lielākie, varbūt, ugunsgrēki, ko tu redzi šobrīd, kur nav, teiksim, vai pietiekoša izpratne vai tāda rīcības plāna, varbūt, kur, kas varētu izcelties par konfliktiem, lielākā apmērā. Droši vien, ka neies ielās, bet vai tas ir, vai tie ir kaut kādi rādītāji, kas, tā kā parāda to? Tā varbūt ir vēl viena laba ziņa, ka līdz tādam konfliktam, lai tas izceltos par reālām cilvēku sadursmēm, mums ir ļoti tālu, kas ir ļoti labi. Es ceru, ka mēs to arī turpināsim strādāt, lai pēc iespējas šos te rādītājus mazinātu. Protams, ka tas etniskais aspekts kaut kādā mērā parādās. Un otra lieta, kas ļoti, protams, izceļās ir, un kas nekad līdz šim tādā formātā Latvijā netika skatīts, ir šīs te izglītības un sociālās nodrošinātības jautājums. Un tas bieži vien ir ļoti cieši saistīts. Mēs esam pieraduši domāt, ka tas dalījums ir etnisks, bet patiesībā tas dalījums ir tieši caur šo te izglītības un sociālo aspektu. Ar to es gribu teikt, ka cilvēki noteiktā sociālā grupā ar noteiktu izglītības līmeni domā līdzīgāk nekā cilvēki, kas atrodas vienā etniskā grupā. Un tas nozīmē, ka šī būtu lieta par, es domāju, ka ja mēs tagad patinam tālāk mazliet, piemēram, par to pašu politisko situāciju, tad mēs jau redzam kaut kādu to noslāņošanos starp vēlētājiem vienai vai otrai partijai, kur arī sāk parādīties šis sociālais un izglītības aspekts aizvien spilgtāk. Un tas nozīmē, ka ja mēs gribam runāt nākotnē par Latviju kā par saliedētu sabiedrību, tad mums ir pilnīgi viennozīmīgi jāstrādā šajā lauciņā. Un arī, ja mēs runājam, piemēram, par dažādības kontekstā par iebraucējiem, par cilvēkiem, kas ienāk mūsu valstī un sāk dzīvot šeit.
tā ir vēl viena tieši tāda pat lieta, kas ir, ja mēs cilvēkam nenodrošināsim pilnvērtīgu integrācijas procesu, visticamāk viņš nokļūs noteiktā sociālā grupā, tāpēc, ka viņam nebūs pieejams darbs, nebūs pieejama laba izglītība un tā tālāk. Un tā tas, kā es saku, spirāli aiziet uz leju, bet es teiktu, mēs esam labā situācijā šobrīd. Mēs to esam konstatējuši, ja mēs pieņemtu pareizus lēmumus un pareizi sāktu rīkoties, tai skaitā darba devēji, tad mēs varam izbēgt no tām. Jā, pie tā mēs noteikti pieskārsimies, cik ļoti liela nozīme patiesībā šobrīd organizācijām ir īstenībā arī palīdzēt tādai integrācijas procesam vai vispār sabiedrības domas veidošanai, lai gan vienā no podkāstiem man šķiet mēs ar Zani Čulkstānu par šo te diskutējām par to, ka organizācija nav, teiksim, sociālā māja, kur iet un palīdz visu tur labbūtību nodrošināt vai kaut kādas sociālās funkcijas veikt, es kaut kādā ziņā nevaru piekrist tam, tāpēc, ka es domāju, ka organizācija arī ņemot vērā, cik ļoti cilvēku uzticas šobrīd uzņēmējiem vairāk kā valdībai, patiesībā tas to arī parāda šis te Edelman. Precīzi, un es teiktu, uzņēmumi ir tādi neformālie sabiedrības līderi, un es negribētu varbūt to pārvērst par to, ka tā būtu tāda, varbūt bišķiņ jau paskrienot priekš par to mūsu šodienas tēmu. Tā nav sociālā funkcija, vai tas nav kaut kāds apgrūtinājums, kas uzņēmumiem būtu jādara. Ja tu vēlies, lai darbinieks spēja veikt savu darbu maksimāli kvalitatīvi un principā ar pilnu atdevi, tev ir jāpadomā par to, vai viņš jūtās, tas modernais vārds, ko, liekas, Agnes Cindiņa ir ienesus, man viņš patīk, vai tas cilvēks jūtās autentiski tajā darba vidē. Ar to domājot, vai viņš jūtās droši, vai viņš spēja visur piekļūt, vai viņš spēja visu saprast, vai viņš saprot, ko tur to domāja. Un šeit aiziet jau runa ne jau tikai tad, ja cilvēkam ir cita valoda vai cita kultūra fonā vai reliģija, arī paaudzes un dažāds veselības stāvoklis to visu var ietekmēt. Un es gribu teikt vienkārši, ka darba devējiem ar to ir jārēķinās, ka pie trūkstoša darba spēka resursu apstākļiem tas vienkārši ir tāds obligāts lielums, kas viņiem ir jāsniedz saviem darbiniekiem, lai darbinieki varētu darīt to, ko darbdevējs no viņiem sagaida. Un, kamēr tu runāji, Elīna, tūlītās es tev došu vārdu, vienkārši man skrien domas uz priekšu, bet man gribas mazliet apturēt viņas, jo man tādas 3 lielas tādas sarkanās lampas parādījās tajā brīdī, kad tu runāji, un es sadzirdu to, kas, manuprāt, ir arī varbūt tādi iemesli, kāpēc cilvēkiem ir grūti saprast dažādības un iekļaušanas politikas vai nozīmi vispār tajā darba ikdienā. Viens ir šis te apdraudējums, šis etniskais apdraudējums, manas kultūras normas, vērtības, mana tā vide, kuras esmu, tad ienāks kāds cits, un tagad man būs kaut kas jāmaina, restīvi tā neelastība varbūt šajā. Otrs, ka tas ir kaut kas, kas, tas ir smiesieties, bet tas ir kaut kas, kas nāk no rietumiem, kaut kāds rietumu koncepts, kaut kas, kas ir no Amerikas, teiksim, uzspiests, restīvi visu šī minoritāšu pārstāvniecība un šī vēlēšanās ieviest kaut kādas normas, kas līdz šim nav bijušas. Es domāju, ka tā vēl viena un tam seko tāda vēl viena sarkanā lampa, ko es arī dzirdu un redzu, ka varbūt dziļi individuālā līmenī, bet kaut kur tas noteikti parādās arī lēmumos šīs te dažādības un iekļaušanas konceptu izveide it kā diskriminē jau esošo sabiedrību organizācijā. Restīvi, ka šie cilvēki, kuri līdz šim ir normāli strādājuši, tagad jūtas diskriminēti tādēļ, ka tiek ieviestas kaut kādas normas, lai iekļautu kādus citus, kuri līdz šim šeit nav pastāvējuši. Es domāju, ka noteikti ir tās lietas, ko tu ieskicēji sabiedrībā. Es domāju, tas cepiens ir par to, ka tās politikas nāk no starptautiskiem uzņēmumiem. Viņas taču nav šeit uz vietas, mēs neesam paši to izdomājuši. Tas nāk, tāpat kā daudz citas lietas, vai ne? Bet cik mēs esam
Cik mēs esam kā sabiedrība nobriedusi un atvērta un spējam saprast tās lietas, kāpēc mums to vajag, ko mums tas dos, kas ir tas pozitīvais aspekts, jo kaut kur tas, ko tu saki, un es sadzirdu, kad mēs to bišķiņu redzam kā apdraudējumu. Faktiski jau tas ir tas parastais pārmaiņu process, ja? Kaut kas jauns, kaut kas cits, kas tagad ar mani būs, kā tas ietekmēs mani, jo viss jau reducējas vai ne līdz manim personīgi, un kāds tieši man ietekmēs un manu ikdienu, un manu darbu un tā tālāk. Bet runājot par tiem uzņēmumiem, tas, ko es teicu par to pacepšanos, man tiešām liekas svarīgi to izrunāt, vismaz padiskutēt par to, jo HR kolēģi noteikti klausās un domā, man arī stāv uz galda šis te process, šī te politika, pieņemsim no grupas atsūtīt, ja tie lielie uzņēmumi. Tiem noteikti pirmajiem tas ir, un jau vairākus gadus, tas nav nekas vakar radies, tas nenozīmē, ka tas ir ieviests, atrisināts un super strādā, vai ne? Ko man tagad ar šito darīt? Kāpēc HR sēž un ir atbildīgs par to un lauza galvu, kā šito ieviest? Kā HR-am tagad pārdot šito visiem vadītājiem, un ka to tiešām vajag? Vajag strādāt ar saviem darbiniekiem un runāt un veicināt komandā šo te. Jo īstenībā dažādība, viņi jau strādā tikai tad, ja ir iekļaušana. Mēs kaut kur tikām tik tālu, man liekas, es tā par vidējo temperatūru slimnīcā, bet man liekas, mēs esam tikuši tik tālu, ka mums ir ieviesti kaut kādi metriki, kaut kādi KPI, mēs mēram, cik mums ir sievietes, vīrieši, cik kurš saņem. Mēs par šo runājām arī atalgojuma epizodē, vai ne? To mēs varam, ko mēs vēl? Tā kā to mēs varam pamērīt un saprast, un tālāk, ko... Vai mēs tiekam līdz iekļaušanai, vai mēs vēl joprojām esam uz dažādības kurpēs? Jā, un tu labi ieskicēji, ka kas tad ir tā realitāte? Kur tad mēs šobrīd esam? Jā, mēs zinām, ka ir jāievieš politikas, mēs zinām, ka vajadzētu vienlīdzīgu atalgojumu, mēs zinām, ka vajag valdēs nodrošināt ar 50, mēs jau esam runājuši par kvotām, starp citu, mums ir vairākas epizodes HR podkastā ar Agnes. Zaigu tā bija epizode. Jā, tur kopā. Bija Zaiga, tur bija arī Agnes Cimdiņa, tur mēs esam runājuši par šo tēmu, bet šodien mēs vienkārši varam pacepties par tiem jautājumiem, kas tad ir izdarīts, un man laikam tas, kas vēl, kāpēc arī Zaiga gribēju, mani uztrauc arī tas, ka mēs runājam par lielajām organizācijām, bet es ļoti daudz no jums klausītājs saņem ziņas arī par, ko dara mazie uzņēmumi, ko vispār dara uzņēmēji, lai tomēr veicinātu šo sabiedrības veselīgumu, ka mēs tomēr domājam par to, kā iekļaut sabiedrībā esošos locekļus kā pilntiesīgus. Ja? Tie ir cilvēki ar kustību traucējumiem, tie ir cilvēki, kuri var veikt pilnu funkciju. Viņi ir pilnīgi funkcionējuši cilvēki, kuriem vienkārši ir kaut kādas, varbūt kaut kāda nespēja izdarīt lietas perfekti vai izskatīties tāpat kā visi pārējie. Man šķiet, ka tas trakākais, tas, ka mēs esam ļoti tālu aizrunājušies par to, kā notiek Amerikā, bet mēs neesam paskatījušies, kas notiek īsti mums mājās, mūsu uzņēmumā. Kas ir tas, ko mēs iekļaujam, ko mēs neiekļaujam, ko mēs apzināti izvēlamies vai neizvēlamies. Un tas ir tas laikam mans cepiens par šo jautājumu, kā padarīt cilvēkiem apzināti to, ko viņi neapzinās, un tieši vadītājiem. Un te droši vien, kad, tad jautājums Zaiga tev, atkal mēs atgriežamies, tad ko tad uzņēmumi dara, teiksim, ja tu paskaties uz saviem datiem, tev droši vien nav dati par pilnīgi visiem Latvijas uzņēmumiem, tāpēc, kad ir tikai daži 10, kuri iespējams vispār runā par šo jautājumu vai iesniedz kaut kādu apskatu. Paldies, jā, man ir kur izvērsties. Bet pirmā lieta, ko es gribu pateikt, reflektējot uz to dažādības prizmu, kas tiešām tā varbūt ir aizgājis, ka tas ir uzspiests kaut kur no ārpuses un uz mums tas neattiecās un ka tā ir izdomāta pseido problēma. Es vispār varbūt negribētu to saukt par problēmu, es gribētu to teikt, ka tas varbūt ir tāds pirmais stereotips. Dažādība nav par citiem, dažādība ir par mums, jo abstrahējoties no visa
visa cita. Mēs varam runāt arī par sevi, ja ne tikai to, ka mums ir dzimuma atšķirības, mums ir vecuma atšķirības, mums ir atšķirīga pieredze, vai tu nāc no reģiona, vai tu nāc no lielpilsētas, mums ir atšķirīga pieredze, vai tu esi studējis tepat Latvijā vai ārzemēs, ja, un tā tālāk. Šis ir tas Aiga, ko es tiešām gribu šo apstādināt un likt visiem, kuri klausās, tā kā saprast, ka šie ir tie kritēriji, par kuriem mums ir jādomā, jo ja mēs kaut ko nezinām, mēs mīlam cepties par to, ka mums kaut ko uzspiež, ka tas ir par tiem, kurus mēs nepazīstam vai nepieņemam personiski. Tas jau nav par to, tas ir tieši par šiem te visiem aspektiem. Tieši tā runa ir par katru individuālu cilvēku, un tā varbūt ir vēl viena lieta, ja mēs runājam par to, kāpēc uzņēmumu nepieņem šo te kā savu, un kāpēc uztic to tikai HR-am. Es gribu uzreiz, gan jau ka HR to zina, bet pārējiem, ja gadījumā vadītāji klausās, ir pateikt, ka jūs varat vienkārši aizmirst par to, ka dažādības vadība strādās vai nesīs kaut kādus augļus, ja par to atbildīgais cilvēks uzņēmumā tikai un vienīgi būs HR cilvēks. Un pat tad, ja jūs pieņemsiet atsevišķu dažādības vadības ekspertu un domāsiet, ka viņš būs tas, kas to visu nodrošinās, arī tad nekas nenotiks. Chief of Diversity and Inclusion. Jā, tieši tā. Tas tagad arī, arī mūsu dati rāda, ka, protams, tikai daļēji uzņēmumi tādi ir, jo pārsvarā tie ir personāla vadības speciālisti vai vadītāji, kuriem tiek uzticēta tā lieta, un vadītāji bieži vien uz to skatās kā uz apgrūtinājumu, tāpēc, ka bieži vien tā ir vienkārši datu vākšana. Tas, ko mēs, piemēram, esam pamanījuši no tiem uzņēmumiem, kas piesakās šobrīd dažādības novērtējumam, tur var redzēt, ka, piemēram, tikai daļa no uzņēmumiem apzinās šo te nozīmi tam visam. Tā kā, man pat tā informācija par 24%, kas vispār tikai ir nodefinējuši, ka 24% no tiem, kas piesakās, ir nodefinējuši dažādības vadības mērķi. Respektīvi, visi tie, kas ir aizpildījuši, kas grib pieteikties dažādības novērtējumam, viņi ir, tā kā vismaz savā uzņēmumā pateikšu, ok, mums laikam šito vajadzētu, ja? Un tikai 24% no tiem nodefinē, kas tas tieši ir, ko viņi sagaida, un 27% ir sajūta, ka tas ir kaut kas vērtīgs. Un mēs šeit runājam par tiem uzņēmumiem, kas ir pieteikušies novērtējumam, ja? Tas, man liekas, ka man ir vairāk dati par to, uz ko mēs ejam, bet man liekas, ka šie ir tādi pamata atbilde uz to, kāpēc dažādības vadība joprojām ir, es atļaušos teikt, tādā PR līmenī un nevis faktiskā līmenī, jo, ja nav ticības, ja nav konkrēti nodefinēts, kas tas tieši ir, ko mēs darīsim, tad tur nekas nevar sanākt. Un otra lieta, ar ko saskarās mūsu speciālisti, ir bieži vien aizejot uz šiem uzņēmumiem, konsultējot viņus, saskarās ar šo te neizpratni par to, kā vēl dažādības vadību varētu iekļaut tajā darba ikdienā, jo bieži vien tas, ko uzņēmumi dara, un arī tas, ko viņi pasniedz uz āru, ka mēs esam dažādībai atvērti, patiesībā ir elementāras likumā noteiktas normas, par to pašu nediskrimināciju, ja, vai vienādām iespējām, dzimumiem un tā tālāk. Tā nav nekāda ekstra, ko uzņēmumam ir jādara, vai vēl kaut kas, tas ir vienkārši likumā noteikta norma, un tajā brīdī, kad tu sāc runāt ar to uzņēmumu, ok, jūs sakat, ka jūs esat pret diskrimināciju, par vienādām iespējām sievietēm un vīriešiem. Kas ir tās aktivitātes, ko jūs tieši veicat, lai to ieviestu? Un tad tas atgriežas atpakaļ pie tā, ka mums vienkārši ir vienota atalgojuma noteikšanas sistēma, kas, mēs visi redzam, daudziem tādi ir, bet nezinu, kāpēc tas nerisina problēmu. Un problēma var atrisināt tikai tad, kad šī problēma ir konstatēta. Un es varu pateikt, ka, teiksim, tur, kur, atgriežoties pie tā, kādā līmenī mēs esam pamata līmenī, par tādu dažādības izpratnes briedumu. Piemēram, tas, ko mēs saprotam, kur ir arī, teiksim, novērtējumā, kur uzņēmumi saka, ka viņi novērtē, ir darba un privātās dzīves saskaņošana. 77% uzskata, ka tas ir svarīgi un viņam tas jāievieš. Elastīgas darbas vides principi, diskriminācija novēršana, to visu saprot, bet atkal atgriežamies, tas ir likumā noteikts. Un tad, ja mēs atkal jau mazliet solīt tālākajiem, piemēram, darbinieku labbūtība, darbinieku attīstība, ja, kur mēs runājam par mācībām, par kaut kādu pilnveidu, atbildība pret patērētājiem, klientiem un piegādātājiem, tas ir ap 30-35%. Respektīvi, mēs pat, to es gribu arī pateikt, ja par īpašnieku runājam,
viens labs arguments, ko var izmantot personāla speciālists vai kā mums tur bija diversity inclusion manager. Chief diversity inclusion. Respektīvi, viena no šīm lietām ir tāda, ka ja mēs neapzināmies mūsu klientu, mūsu pakalpojuma vai produktu lietotāju specifiskās īpašības, specifiskās vajadzības, mēs nespējam viņiem piedāvāt tādu pakalpojumu vai nespējam uzrunāt to mērķi grupu, kurai arī būtu mūsu pakalpojums vai produkts vajadzīgs. Tā mēs tiešā veidā zaudējam peļņu. Šeit ir ļoti labi dati, starp citu arī pasaules līmenī, bet pirms es pie viņiem eju, man gribētos dažreiz teikt, ka varbūt nesaucam dažādības un iekļaušanas mācības par dažādības un iekļaušanas mācībām. Varbūt vienkārši mēs runājam vienkārši par biznesu, par stratēģiju, par vienkārši nesaucam viņus tā un neizraisam cilvēkos varbūt šīs sajūtas, ka tagad tas ir kaut kas, kas ir uzspiests no malas, jo jāpiekrīt, es domāju, ka tiešām ļoti daudz lielo uzņēmumu HR-i droši vien kaut kur iekšēji izjūt šo spriedzi, ka kaut kas ir bijis jāimplementē, kaut kas ir bijis jāievieš no grupas, teiksim, noteikumiem, un es pat esmu bijusi tajā procesā un lieliski tā kā saprotu, ka sākumā ir tā kā tāds neizprat, kāpēc mums par šo ir jārunā, tāpēc, ka es kā sabiedrības daļa neesmu gatava runāt par šo, vai varbūt vispār atzīt sevī, ka es šo nesaprotu, vai ka es neesmu par to padomājusi, bet par datiem. Noteikti iepazīstieties ar šo, es ielikšu arī podkāstu aprakstā Pasaules ekonomikas fóruma Global Gender Gap Report 23. gada šobrīd iezīmē, ka dzimumu gaps ir 169 gadu attālumā no tā, ka tas tiešām būtu tā kā equal. Skaidrs, ka mēs runājam par pasauli, ja? Tad iekļaujot visas valstis, kurās tiek veikti šie mērījumi. Mēs nerunājam, protams, par ekonomiski attīstītajām valstīm, kur šobrīd tas procents arī pietiekoši gaušs. Es neatceros, cik bija, ja mēs skatījāmies finanšu sektorā, Zaiga tūlīt atradīs 16 vai 17%, tas gaps bija atšķirība. Bet to tu pateiksi, bet man bija svarīgi pieminēt šo arī vērtīgu dokumentu Pasaules ekonomikas fórums un, starp citu, arī McKinsey's šo te ir taisījuši kopā. Tas saucās dažādības un iekļaušanas Lighthouse, un tur ir aprakstīti ļoti daudz dažādu lielo uzņēmumu case study par to, kas tad ir bijis tas mērķis uzstādītais, respektīvi, kas tad ir bijis tas KPI un kas ir tas ieguvums, ko šie tie uzņēmumi ir ieguvuši, teiksim, veicot šo te dažādības un iekļaušanas, šo te mērķu, ka viņiem tas ir izdevies. Un tur ir arī ievietota tāda superforša tabula ar 5 tādiem būtiskiem soļiem, kas ir jāņem vērā, lai sāktu domāt, vai, teiksim, te nav jānāk obligāti kaut kādai iniciatīvai no grupas, vai arī, ja jūs esat mazais uzņēmums vai uzņēmuma vadītājs, ka jūs esat sapratuši vai apzinājušies, ka jūs neko neesat pie šī jautājuma darījuši, vai varbūt tiešām jūs varbūt neredzat kaut kādu klientu daļu, ko uzrunāt. Starp citu, tas arī ļoti būtiski, piemēram, ties pašos sociālmedijos, ja tu nezini savu klientu, tu nemaz nevar notargetēt to reklāmu uz to klientu. Tā kā tas arī viens no stāstiem un arī šī tie atlases jautājumi. Un te ir 5 tādi soļi, kurus es šeit nosaukšu jums. Tad pirmais ir tāda pilnīga izpratne par to, kas ir cēloņi kaut kam, kas neizdodas. Teiksim, ir kaut kas tev neizdodas, vai tevi varbūt, nezinu, tu nesaņem pietiekoši daudz tur pieteikums, vai, nezinu, tev nav peļņa, tev nav varbūt kaut kāda laba rādītāja. Restīvi, atrast to izcelsmi, no kurienes, no kurienes ir šādas te rezultāts, tā var būt diskusija, tā var būt kaut kāda izpēte, tad teiks tāda strateģiska pieeja. Otrais ir definēt, kas būs tas galvenais iegūms, ja mēs darīsim savādāk. Tas, ko Elīna teica, ka nav īsti skaidrs, kas tad ir tā vērtība, kas ir jēga, kāpēc mēs vispār šo daram, un artikulēt to tiešām tādā saprotamā situācijas aprakstā. Kas ir tas, kas mainīsies konkrēti? Un tas ir tāds klasiskais pārmaiņu vadības ceļš. Trešais ir
atrast atbildīgos, kuri par šo te būs atbildīgi, tie ir biznesa līderi, tie ir droši vien nodaļu vadītāji, tie varbūt ir projektu vadītāji, tie ir cilvēki, kuri ir pilnībā iesaistīti tajā procesā, kas var būt atbildīgi un, restīvi arī dot to feedbacku. Piedodies, var papildināt par šo, un šis ir tas punkts, kurā ir pilnīgi fundamentāli svarīgi, ka vadītājs ir iesaistīts, jo tajā brīdī, kad tu nodefinē savus biznesa mērķus caur dažādības prizmu, gan kā rādītāju, gan arī iekļauj nevis kā atsevišķu kaut kādu politiku, bet ikdienas vadības sanāksmē. Te arī raksts, tad tas virzās. Uzstādīt kā pamatmērķus, kā prioritāti savam biznesam, tad katrai nodaļai bez mazai vai katram atbildīgiem ir šis te uzstādītais mērķis. Tad ir nodizainēts šis te risinājums, teiksim, kontekstam. Es teiktu, ka tas ir case studies, ko tu esi sapratis, business case, restīvi, kas tad būs tie rezultāti, kādi būs tie mērījumi, ko mēs integrēsim. Un skaidri saprast, kā mēs to mērīsim. Tad šī te KPI, kāds būs šis process, dati būs kā feedbacks, ko tu vari izmantot, lai saprastu to rezultātu un tad regulāri saprast, cik tālu mēs esam, kas ar to ir noticis un kā mēs varam šo procesu labot. Tad 5 būtiski soļi, ko var veikt. Elīna. Tas, ko tu tagad stāsti, ir ārkārtīgi bieži atrodams pēdējo, 5-7 gadu pētījumos, kas man mazdrusciņi pārsteidza. Ja mēs meklējam un skatāmies dažādības un iekļaušanas pētījumus, tad absolūti visos gandrīz varēja atrast terminu business case, kas man liecina, kā aizdomāties par to, ka mēs neesam varējuši tomēr tik veiksmīgi ieviest to diversity and inclusion, dažādību un iekļaušanu. Un tad mēs tagad esam sapratuši, kā lai mēs to izdaram, mums vajag business case taisīt. Tas, ko arī Zaiga stāstīja, kas man no tā, ja mēs neesam vēl sapratuši, ko mums tas dos, nevis, ka tā ir problēma, bet īstenībā tā ir iespēja. To, ko tu jau arī teici, gan par pārdošanas, to īstenībā neskaitām pētījumu apstiprina. Pārdošanas rezultātu uzlabojas, klienta apmierinātība, arī to, ko Zaiga teica. Bet ja tas nav nodefinēts un nav rādītāju, protams, mēs nevaram pārliecināties, ka tas strādā un nenoticam. Tieši tas ir tas, ko tikko Ilze stāstīja, ko pētījumos tieši tādā veidā arī nosauc. Sagatavojam business case, tas ir īstenībā vērsts uz HR, kā jau es minēju, parasti tas ir HR, uz HR galda. Tur tie soļi īstenībā ir tieši tādi, kā tu stāstīji, Ilze. Vienīgais, varbūt tas, kas tur ļoti skaidri izkristalizējas un tāds ieteikums arī tam pašam HR-am, ja tas ir uz jūsu galda. Vienmēr sākt ar to, kādu problēmu šis risina. Atrast, kas ir tā problēma mūsu uzņēmumā, un tad ar to arī sākt, tāpēc, ka citādāk mēs esam bišķiņ pazaudējušies visās tajās lietās un ieguvumos. Tā kā tā noteikti ir tā lieta, kas šobrīd, uz ko ļoti tiek likts fokus, lai mēs varbūt diezgan racionāli arī tam pieietu, jo citādāk, man liekas, mēs esam pazaudējušies, mēs vairs nesaprotam. Jā. Vai arī, ja es drīkstu, tas, ko es esmu pamanījusi, tā otra lieta, tas, ko Ilze vairāk kārt minēja, ka ir mācas kompānijas vai ne, kas iedod to vīziju. Un tur, ja es varu pateikt, atkal Agnes Cimdiņa bieži vien min šo dažādības briedumu, un tas atkal ir tas tās mācas kompānijās parasti dažādības briedums ir ļoti augsts, tad, kad viņi ir nonākuši līdz tam visam. Tad, kad viņi atsūta šeit, vai, teiksim, tad, kad mēs runājam par vidējiem uzņēmumiem, kas Latvijā ir vairums, kuriem vispār tas līmenis nav, viņi vienkārši nav līdz tam tikuši, viņi vienkārši nesaprot. Un tas, ko es esmu pamanījusi arī mūsu dažādības vadībā, ka cilvēki dzird, saprot varbūt, tas ir moderni, mums vajadzētu, bet jūs man pasakiet, lūdzu, ko man tieši darīt, lai es to varētu ieviest. Un tā, piemēram, arī ir viena no lietām, ko mēs konstatējam arī aptaujā ar uzņēmumiem, un tāpēc mēs veidojam šobrīd tādu dažādības platformu, kur mēs liksim iekšā gan šos te case studies, gan labās prakses piemērus, gan vēl kaut ko, kur, ja tā var teikt, citiem uzņēmumiem pašpikot, ko citi ir izdarījuši, ko viņiem tas ir nesis un kas tas varētu, kā viņiem to ieviest. Man liekas, tas vērtīgākais, ka
ka tiešām tiek darīts kaut kas jēgpilns un tāds, kas tiešām ir, vajadzīgs, nevis tā kā, ka tā ir tāda popkultūra, ka, mēs tagad pieņemsim darbā tikai visus gejus un lesbietes vai transgenderu un tā tālāk, par to tik daudz tiek runāts, un mēs esam progresīvs uzņēmums, bet... Ivaram Belodim ir tāds piemērs, ka pieņem cilvēku ar invaliditāti par cilvēku, lai viņš strādā par cilvēku ar invaliditāti. Un beigās rezultātā slikti jūtās gan tas cilvēks, gan tie pārējie kolēģi, jo, viņi nesaprot, neviens no viņiem nesaprot, kāpēc viņš tur ir. Man ir ļoti konkrēts piemērs, es neminēšu to uzņēmumu. Es domāju, ka es pat nevaru īsti saprast, vai minēt to uzņēmumu, bet jebkurā gadījumā mana pieredze ir būt vietā, kurā ir pieņemts cilvēks ar invaliditāti, un viņai, viņa izskatās pēc normāla, sabiedrības locekļa, bet, acīm redzot, viņa ir kaut kādas mentālas saslimšanas, un viņa vienkārši kliedz uz cilvēkiem, kuri ierodās šajā iestādē, un es no sākuma nesapratu, kāpēc viņi uz mani kliedz, kāpēc vispār viņi mani grūž, vai es nesapratu, kāpēc es atrodos kaut kur nepareizi, kaut ko es nepareizi izdarījusi. Un tad, kad es administratorē šo te komentāju, un saka, jā, viņa mums ir ar mentālā saslimšanas problēmām, un mēs viņu pieņēmām, kā apkopēju, un tā visi mums to saka, bet mēs tā kā nevaram neko ar to darīt. Un te ir jautājums par dažādības vadību, kas vairs nav abstrakta teorija, bet arī par to uzņēmumu. Vai uzņēmums ir padomājis par to, kā nokomunicēt klientiem, kā nokomunicēt darbiniekiem. Cilvēkam virsū neliks, par to, kā strādāt ar šo cilvēku un tā tālāk. Man, piemēram, ir konkrēti ieteikumi, arī atgriežoties pie personāla vadības, ka var ieviest šo te iekšējā sistēmā onboardingā, ka mēs varam runāt par šiem jautājumiem, par profesionālo izaugsmu, tātad pievērst tam uzmanību, ka tā ir tā nepieciešamība, tiesība aizsardzība, ziņošanas mehānismi, piemēram, par diskrimināciju, seksuālo uzmākšanos vai kaut kādām šādiem aspektiem, vai vispār darba vidē ir par to padomāts, ka, ja tāda situācija būtu, ko tālāk darīt. Ja? Tas pats atbalsta sistēma darbiniekiem ar maziem bērniem, ar veciem cilvēkiem, vecākiem, kas ir jākopj, un tās visas ir lietas, kas ir dažādības vadības kontekstā iekšā, un ka, ja par to uzņēmums domā, ir gatavi rīcības modeļi, ir gatavi piedāvājumi, tad tie darbinieki zina, ka, ja man būs kaut kāda situācija ārpus normālības, ja tā var teikt, un es rādu tagad pēdiņas, ka es zināšu, ko darīt, un arī citi mani kolēģi zinās, ko darīt, kā rīkoties. Un šis ir būtiski, un es gribu bišķiņ pakāpties vēl vienu soli atpakaļ, ja mēs runājam par modeļiem, par politikām, par ieteikumiem, ko darīt, tad es domāju, ka te ir vēl viena lieta, atkal es atsaukšos šo te Lighthouse dokumentu, kur ļoti specifiski tiek aprakstīts konkrēts mērķis, ko tieši es gribu izdarīt. Un te, piemēram, tiešām var palasīt tos piemērus, ja jūs esat nolēmuši kaut ko darīt šajā te iekļaušanas un dažādības jautājumā, piemēram, te viens no piemēriem ir nodrošināt šo te mobilitāti cilvēkiem no reģioniem, vai kā konkrēti es nodrošināšu to, ka sievietes, kuras ir šobrīd riska grupā, kuras varbūt var neatgriezties darbā, vai viņas, ir kaut kādi jautājumi šeit konkrēti par šo te vienu uzņēmumu, viņi ir pievērsušies šim te jautājumam, kā nodrošināt sievietēm, kurām ir mazi bērni, iespēja atgriezties darbā vai strādāt, un viņi fokusējās uz to, tad viena no šīm te prioritātēm ir domāt par šo jautājumu, un kā, tas ir kā zirnektīkls, kā visos uzņēmumu tavos jautājumos, ikdienas rīcībās izpaužas šis te mērķis. Es domāju, ka tas ir tas būtiskākais. Tad kā šajā uzvedībā izpaužas tas, vai atlasē, vai mēs sludinājumos norādam, ka mēs gaidam arī pieteikums no cilvēkiem ar invaliditāti? Tik vienkārši tas ir. Pateikt to, vai arī... Vai tas būtu atsevišķi jāizcer sludinājumā? Jā, tāpēc, ka cilvēki, kuriem ir invaliditāte, ļoti bieži viņiem ir pašcenzūra un viņi vienkārši nepiesakās vispār nesūt savu CV uz vakancēm, jo viņi zina, ka tāpatās viņiem visticamāk visbiežāk. Un ja mēs gribam iedrošināt, ja mēs gribam to, lai pie mums arī nāk cilvēki, nezinu, kas ir tur 60 plus, vai cilvēki ar invaliditāti, tas veicina to, ka cilvēks pamanot šo tekstu sludinājumā,
visticamāk nosūtīs to savu CV. Tas nenozīmē, ka mums tāpēc viņš ir jāpieņem. Mēs viņu varam vērtēt, protams, pēc tām kompetencēm, kuras mēs meklējam. Bet jautājums, vai šie cilvēki atnāk līdz mums? Jā, tāpēc, ka tad mums ir jāsāk norādīt visas grupas pēc kārtas, un tad mēs atkal diskriminējam citus, ja mēs esam kaut ko Es sapratu tavu domu, bet es domāju, ka to mērķi var sasniegt citādi. Mēs redzam pēc datiem, ka tās lietas, par kurām runā, un respektīvi, to es arī gribu noņemt varbūt savā ziņā to stigmu, ka, piemēram, par vidējiem uzņēmumiem runājot, bieži vien tas iemesls, kāpēc viņi nepievēršās dažādības vadībai, tāpēc, ka viņi liekas pārāk smagnēja. Tur vajag politikas, tur ir visi šie 6 diskriminācijas veidi, vēl ir šī neirodažādība, kas nevis ir garīgi raksturslīnīts, bet vienkārši un tā tālāk. Un tu saproti, ka tev tam nav resursu un tu nevari to ieviest, un tāpēc tu atsakies. Bet šeit ir stāsts par to, ka dažādības vadība var ieviest arī pa daļām, un mēs redzam, piemēram, šobrīd arī pēc datiem, ka, teiksim, vides pieejamība, tā skaitā digitālās vides pieejamība, piemēram, ir augstāk nekā citas, tāpēc, ka par to runā, tāpēc, ka tas ir praktiska lieta, par ko izprot, tāpēc, ka cilvēki ar invaliditāti un tās organizācijas, kas viņus aizstāv, arī par to runā, un tai sāk parādīties tas rezultāts. Un, ja mēs runājam par visām tām grupām, nav jāpiemina visas tās grupas. Jautājums ir, kurā punktā tu gribi sākt. Un, ja tu konstatē, ne jau visos uzņēmumos ir vienādas problēmas, un tā ir vēl viena tā doma, ka mums tad jānosadz viss tas lauks. Nē, ja tavā darbā jau ir, piemēram, dažāda etniskā piederība un dažādas paaudzes, varbūt tev kā reiz ir jāliek uzsvers uz to, ka tev jāpievērš uzmanību, ka tev varētu noderēt cilvēki, vai jauni cilvēki, vai cilvēki ar invaliditāti. Savukārt, ja ir otrādāk, tad tev varbūt vajag pievērst uzmanību, ka tu meklē citas paaudzes cilvēkus. Respektīvi, tas arī ir nodefinēt, kas tev uzņēmumā šobrīd ir un kas ir tas, kas tev pietrūkst. Un kāpēc? Tas ir par to keisu, ka tu tā kā saproti, kas tieši tev ir ko tu risinās. Manuprāt, pirms vairākiem gadiem bija šis te sludinājums, es neatceros, tā bija Svetbank vai Rimī, kuru tieši uzrunāja seniors, bija tā kā silver paudz. Jo viņi bija konstatējuši, ka viņiem pietrūkst šīs te paudzes daļas. Un te atkal svarīgi, ka tas būs PRs, ja tu sāks likt sludinājumā visas grupas un teikt, mēs iestājāmies par visiem, mēs tagad visus gribam atbalstīt. Tad tas ir tāds foršs auklis, bet vai tiešām tu vari visus atbalstīt un var risināt visas problēmas, ja vari, tad superīgi, bet kaut kādā ziņā... Bet tu vari sludinājumā norādīt, ka mēs esam atvērti dažādībai vai uzņēmums īstenot vai piekrīt dažādības vadības konceptam, un tādējādi uzrunāt tās pārējās grupas, norādot, ka lūk... Es diezgan bieži redzēju sludinājumos tādos lielākos, jā. Tā interesanti, piedod, vienmēr par šo digitālo vidi, interesanti arī rādītāji, ka 20. gada laikā bija ļoti strauji vispār izaugsme dažādības un iekļaušanas politikām, un šeit domā ļoti daudz uzņēmumu tā kā sāka domāt, kā mēs darīsim, kur mums tagad ir attālināts iespējas, kur cilvēki ar invaliditāti var strādāt, sievietes ar maziem bērniem, hey, you're welcome. Un tagad ir otras grāvis, mēs visus saucam atpakaļ uz biroju, un kam mēs tagad iegriežam kājā? Kas tagad cietīs no šī? Tāpēc, ka pirmkārt, šobrīd pasaulē, nākamā gada laikā Amerikā 1,6% plānojas bezdarbs, tas nozīmē pat līdz 7%. Jautājums, kā tas vilnis ietekmēs arī mums, un kā tas ietekmēs cilvēkus, kuri pat varēja sākt justies iekļauti, un tagad viņi atkal tiks nogriezt, jo tu nevari atrasties mājās un strādāt, un līdz ar to arī, ja tu nevari iebraukt birojā, tu nevari strādāt šajā birojā. Tas ir vēl atsevišķi jautājums. Bet tas ir tas autentiskums, par kuru es runāju, vai mēs esam kā uzņēmums gatavs apzināt to savu darbinieku esošo dažādību, jo, kā jau mēs sākumā runājam, arī cilvēkam, kuram ir bērni, viņam arī ir citādākas vajadzības nekā tam, kuram nav bērni. Tieši tā. Lūk, un vai mēs vispār apzināmies, cik dažāds ir tas mūsu kolektīvs,
Un arī šeit tad izstrādājam to politiku. Nav jau teikts, ka mums ir jānosaka visiem vienāda politika. Tas arī, man liekas, tā bildīte ir redzēta, ja, kad vienādas iespējas un vienlīdzīgas iespējas nav viens un tas pats. Ja. Tas, ka tu piedāvā visiem cilvēkiem pieteikties šai vakancei, nenozīmē, ka visiem cilvēkiem ir vienādas iespējas, jo vienam nav bērnu, otram ir bērnu, trešam ir kaut kāda hroniska saslimšana, ja, un katram no viņiem būs cits backgrounds, vai viņš varēs, vai viņš vispār nevarēs tam tikt neatkarīgi no viņa kompetences, jo iespējams 4 bērnu vientuļa māte ir ļoti kompetenta. Viņa vienkārši nevar to pavilkt. Un tad, ko mēs kā darba devējs šajā virzienā darām? Vai mēs gribam visiem vienādi, tagad visiem vienādi noteikumi, visi nāks, vai mēs tomēr saprotam, un arī es gribu vēl piebilst to, ka tā ir arī viena lieta, ko darba devēji zaudē, tad, kad viņi nav apzinājuši sava esošā kolektīva dažādību, prasmes, kompetences. Tāpēc, jo iedomājies, piemēram, arī par pozitīvo runājot, tu esi mazs vai vidējs uzņēmums, ja? Un, piemēram, tev ir klienta apkalpošanā cilvēks, kurš apkalpo ikdienā klientus, kuram vienkārši hobijs vai, studijas ir bijusi kaut kāda IT programma, ja, kas ir, ar vai aizraušanās mākslīgā intelekta jaunie rīki, ja? Ja mēs kā darba devējs to apzināmies, mēs varam uzticēt šim cilvēkam, piemēram, papildu darbu vai pienākums izpētīt, kur varētu ieviest mākslīgo intelektu un tā tālāk un tā tālāk. Bet tā vietā, ja mēs neapzināmies šo te kompetenci, mēs visticamāk pirksim ārpakalpojumu, kādu speciālistu, kurš to zina, maksāsim viņam par to, par stundām, kuras viņš veltīs arī iepazīstot mūsu uzņēmumu, un vienkārši, te ir tas atkal stāsts, ka nodefinēt tās vajadzības, bet, jāsaprot, jāzina savus darbinieks, un te arī, ir stāsts par datiem, ko ņemt vērā, ja, tad ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību, ja, kas vispār tā realitāte tavā uzņēmumā, kas ir tā atgriezniskā saite vispār par vadītājiem, ko mēs saņemam, tad tas ir ļoti svarīgi, ka vispār ir šādi dati. Piedod, cik cilvēkus tu zaudēsi, pieņemsim, ja tev uzņēmumā ir 40% jaunās māmiņas, es uzzīmēju to bildi, ja, un tu tagad nosaki, no rītdienas mēs visi nākam uz darbu. Sarēķiniet, cik jūs zaudēsiet, ja, piemēram, tur puse no šīm jaunajām māmiņām sapratīs, ka, diemžēl, es nevaru, man jāmeklē cits darbs. Kā tu šito skaties tagad esot savā organizācijā uz šo atgriezušanos birojos? Tas ir karsts kartupels šobrīd. Tas ir karsts kartupels un nav tur viena atbilde un nav balts un melns. Un šī dažādības un iekļaušanas tēma viņas vienotru neizslēdz. Viņas tā kā papildina, un tur ļoti ir jāiedziļinās. Es noteikti negribu atbildēt vienā teikumā, tikai tāpēc, ka tas ir neprofesionāli. Tur ir ļoti, ļoti jāiedziļinās. Savukārt, tas, kas man visu laiku prātā, ir par to iekļaušanu. Tas, ka mēs esam apzinājušies, ka mēs esam dažādi, baigi forši, un ko tālāk, jautājums, kā mums tā iekļaušana strādā, kā mēs tā kā pieņemam viens otru, man liekas, ka mums ar to ļoti grūti iet, vispār sabiedrībā, kopumā. Un tas, ko dati ļoti labi parāda, starp citu, mēs te vairāk kārt pieminējām politikas procesus un to visu, mēs tā mazdrusciņi sarkastiski, bet patiesībā pētījuma dati liecina, ka tas ir pamats, tā kā tas nav viss, tas nav tā, ka tas visu izsaka, bet ja tā nav, no tā arī rodas daudz pārpratumi. Piemēram, bija viens pētījums, kur pret cilvēkiem tika vērsta tāda nevienlīdzīga, negodīga attieksme, un tu ļoti skaidri varēja secināt, ka tur sākās tāda apklusināšana kā izslēgšanas metode, lai neiekļauti, viņus vienkārši apklusina. Un tad 2 veidi, kā var apklusināt. Viens ir, tā ļoti proaktīvi, tā kā turpināt vienkārši vienreiz, otrais es tā pret tevi izturos 3. reizi, un tad jau pie 4. tu droši vien jau tev apniks, varbūt pat ātrāk. Un otrs veids, kā var ļoti labi izslēgt un neiekļaut, ir tad, kad nav konkrētu politiku, procesu, un tas vienkārši viss ir tik angliski blurry, tik neskaidrs un izplūdis, ka tas ir ļoti viegli. Ir ļoti viegli tajā tā kā pazaudēties. Un, tas nav tik svarīgi. Tas jau nav nekas. Tāpēc tā politika un dokumenti, lai izklausās ar tādu ironiju un sarkasmu jau, tas ir pamats, tā ir tā kā higiēna. Bet ar to loģiski, ka nepietiek, ir jāiet tālāk. Un tas varbūt, ko vēl man gribas šodien pielikt šai tēmai,
ir, tie dokumenti, ko mēs esam radījuši un ieviesuši, viņi tādu kā spēles noteikums iedod, bet arī pētījumi liecina, ka tieši tā savstarpējā komunikācija, kas mums tur pie kafijas aparāta un sapulcēs notiek, tā ir tā īstā iekļaušana. Tā kā mēs varam ar politiku, visu noteikt, bet kas notiek tad, kad ir mūsu savstarpējā komunikācija? Mums latviešu valodā ir tīpaši, mums ir vīriešu, sieviešu dzimtē galotnes šiem vārdiem, tas, ja mēs par sludinājumiem vai nerunājam, tad man ļoti patīk, es to esmu arī mācībās stāstījusi, ir daudz bezmaksas rīki, kur var iekopēt savu sludinājumu tekstu, kurš izģenerē un izanalizē, cik tu esi sieviešu dominējošos vārdus izmantojis, cik vīriešu. Tātad, kas ir tas, ko tu īstenībā zemtekstā aicini kādu signālu, ko tu aicini pieteikties? 60+, 20+, sievietes, vīrieši, kādas bildes tu liec? Jaunas meitenes, un tad tu gaidi, ka tev pieteiksies, vai ne 60+. Šis ir tas, tāpēc es teicu, ka es nevis nepiekrītu idejai, es ļoti piekrītu, es droši vien to mēģinātu sasniegt citu mērķi, bet ideja ir tieši tā, un godīgi pateikšu, daudziem ir tā kā pārsteigums, jā, un tas ir forši, ka mēs cenšamies atvērt šo apzinātību un padomāt par to tādās elementārās lietās. Piemēram, par šo sludinājumu, man liekas, tas ir tāds, ko, tiešām ik viens var izdarīt. Vai tas ir Latvijas mazais uzņēmums, vai tas ir lielais starpvalstu uzņēmums. Tas neko nemaksā, tas ir, vieglākais. Vēl ir tāds vārds asimilācija, ko mēs arī zinām, bet nelietojam, bet faktiski tas, ko Elīna tikko aprakstīja, bija par to, ka mēs pat tad, kad mēs cilvēku pieņemam vai konstatējam, ka viņam ir kaut kur kāda specifiska atšķirība, pieredze vai kā citādāk, mēs vienalga šobrīd cenšamies iekļaut viņu mūsu kolektīvā. Bet dažādības vadība kā reiz, kāpēc tas vārds vadība, viņš nav nejauši, tas nav tāpēc, ka tas ir vienkārši moderni kaut kur pielikt to vadību. Tas kā reiz ir arī par to esošo kolektīvu, to, ko mēs runājām, ka ja mēs paņemam kaut vai 3 cilvēkus, kas ir pilnīgi citādāk, cita paudze, cita, profesija, tur paņem finansistu kolektīvā, tur kādu humanitāro, vai psihologu. Tas, ka šie cilvēki saslēgsies kopā un papildinās viens otru, tas pilnīgi un noteikti nav dots lielums. Es teiktu, ka drīzāk nē, jo vairākums vienmēr centīsies asimilēt to atšķirīgo un iekļaut viņu esošajā kultūrā. Un tāpat jutīsies nedroši. Un te ir tas par to, vai tas cilvēks var justies autentisks, vai viņam tomēr ir jālauž sevi un jāpielāgojas. Un ja mēs runājam par dažādības vadību, tad es piekrītu Elīnai par to, ka pat ja tas ir mazs vai vidējs uzņēmums, tur nav jābūt kaut kādām nenormāli sarežģītām politikām, bet ir jābūt nodefinētām lietām, ko mēs daram un ko mēs nedaram, kas mums ir svarīgs un kas mums nav svarīgs, un ka ja mēs esam tikuši tik tālu, ka mēs esam pieņēmuši darbā cilvēku, kurš ir citādāks nekā līdz šim ierastais kolektīvs, kā mēs uzklausam, ņemam vērā šī cilvēka zināšanas, viedokli un to tālāk, jo pretējā gadījumā nekas no šīs dažādības vadības nesanāks, vai tas cilvēks aizies prom, vai arī mēs viņu salauzīsim un viņš pielāgosies jau līdzinājuma kolektīvam un atkal mēs nebūsim sasnieguši to gaidīto mērķi. Jā, un es domāju, ka arī daži folklorizējušies piemēri, kaut kā piemēram, ka mēs pēkšņi vairs nevaram, pieminēt čigāniņš, mēnestiņš un tā tālāk. Šis jau tā kā super vecs joks, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs varam no Amerikas jau mācīties. Jums ir vērts skatīties, kur šī dažādība un iekļaušana var aiziet pārāk tālu, ka ja mēs vairs kolektīvā nevienu nevaram nosaukt par melnu vai jokot melnos jokus vai melno piekdienu saukt par melno piekdienu. Restīvi, tas jau ir, tāds galējais variants, bet ir vērts šo ņemt vērā, jo ir daudzi, kur varbūt var baidīties no tā, ka ja mēs tagad kādu mēģināsim iekļaut, tad cietīs viss kolektīvs no tā, ka, lūk, mēs tagad visu izdabājam tikai šim te vienam, šai te minoritātei. Te jābūt šim te balansam un izpratnei tiešām atkal, ko es ar šo gribu risināt. Un tas, ko tu mini, tas visbiežāk notiek kā reiz tajās situācijās, kad nav šīs te politikas un nav nodefinētas tās lietas, tāpēc, ka tajā brīdī, kad mums ir skaidrs,
cik tālu mēs esam gatavi iet un kādi ir mūsu noteikumi arī iekšējie, tad notiek simbioze. Tajā brīdī, ka mēs taustamies un īsti nezinām un mēģinam skatīties no kaut kādiem piemēriem, kurus mēs neesam pārliecinājušies, ka tie der tieši mūsu situācijai, var nonākt līdz absurdam tās situācijas, un beigās mēs esam apjukuši, jo mēs nezinām, ko darīt. Un tikai tāpēc, ka sākumā nebija mērķis. Jā, tas vienkārši kļūst par tādu tiešām smiešanos. Bet tā jau ir ar visām lietām. Mēs visos grāvjos izmētājamies, un tad mēs kaut kur nonāksim, tāpēc, ka vispirms mēs esam šajā grāvī, mēs neko par to negribam dzirdēt, tad mēs esam otrā grāvī, ka viss ir jāapraksta, neko nedrīkst lieku teikt, tad gan jau kaut kur mēs būsim. Tāpat par attālināto darbu arī, tā kā, tieši to pašu mēs piedzīvojam, ka, tagad visi tikai attālināti strādā. Tagad mēs esam hibrīdā, tagad mēs pa pusītei. Bet es gribu atgādināt arī, ka, dažreiz mums liekas, ka mums jau nav tādas problēmas kā citur rietumu pasaulē, bet es gribu teikt, ka Latvijā pastieties, nav jau tālu jāskatās Īrija, piemēram. Pirms 20 gadiem es vēl tagad runāju ar dāmu manā vecumā, kura teica, ka tad, kad viņa piedzima, attiecīgi 80. Īrija bija pilnīgi monolīta valsts. Īri lielākā daļa. Un 20 gadu laikā tas pieplūdums no migrantiem, kas viņiem ir bijis, tā skaitā Latvija, Lietuva, Polija, nerunāsim par citiem, ir vienkārši abnormāls, un viņi diezgan labi tiek ar to galā, gan ar šiem te dažādības vadības aspektiem, gan visu pārējo. Es domāju, ka tā arī ir viena no lietām, kas mums ir jāskatās, un, piemēram, ja mēs runājam par vasaras tendencēm, tikko mums bija gadījums saistībā ar karu Gazā, Rīgas Stradiņu universitātes studenti, teorētiski no Zviedrijas, bet arābu izcelsmes studenti sāka agresīvi izturēties pret Izraels studentiem. Un kāpēc tā problēma samilza? Tā iemesla dēļ, ka augstskolā nebija nodefinēti šie te principi, ko akadēmiskajā vidē drīkst, ko nedrīkst, kā par to notiek diskusija, vai bija platforma iedota, kur var izdiskutēt. Un tad, kad šāda nosacījuma nav, tad tas izlien laukā kā milzīga problēma un rada šīs visas nepatīkamās emocijas un sajūta par to, ka mums varbūt nevajag šos cilvēkus. Bet, ja būtu bijuši konkrēti noteikumi, iepriekš nodefinēti, rēķinoties ar to, ka ja mēs uzņemam ārzemju studentus, mums ir jārēķinās ar to, ka viņiem ir dažāds reliģiskais, dažāds ģimenes, dažāds etniskais backgrounds, dažādas politiskās pārliecības. Un ir jānodefinē, kā mēs šādās situācijās rīkojamies. Un tad nebūtu tas izvērties par tādu lielu, es teikšu Latvijas mērogā, lielu krīzi, kā tas izvērtās, ka pat nacionālajie ziņu portāli par to ziņoja. Tad es domāju, augstskola to būtu ļoti labi atrisinājusi iekšienē. Mans sapnis būtu, ka sākums ir ģimene, ka katrā ģimenē būtu kaut kāda dažādības kompetences, kaut kāds moments, un ka tas jau ir tā kā iestrādāts izglītības sistēmā. Mēs par to runājam, un ka te nav stāsts par to, ka mēs runājam par krāniņiem vai kā mēs saucam dzimumu locekļus un tā tālāk. Tas viss tiek tā kā, pacelts tādos galējībās, tā cilvēki mīl darīt, pacelt galējībās lietas, bet tas ir iestrādāts tādā ikdienas dzīvē, šie visi jautājumi, veids, kā tas tiek pārunāts vai kā cilvēki iegūst šo te dažādības kompetenci, un tad arī daudz vieglāk uzņēmumā ir sastapties ar šo te jautājumu, jo tad tev nav tik liela tā atšķirība starp to, kā cilvēks ikdienā izturēto šādā situācijā un kā man tagad jāmāc tas darīt organizācijā. Bet tā problēma jau pārstumjās no ģimenes, kurā to neatrisina uz skolu, kur starp citu visu cieņu un jūtu līdz pedagogiem, kuriem nav nekāda dažādības vadības kursa, bet viņi ir pirmajās rindās, kas ar to saskarās tieši tāpatās kā augstskola pasniedzēji. Un tad tas pārvelkās tālāk uz darba devējiem, jo kaut kādā brīdī tās problēmas viņas ir, mēs viņas varam no vienas stadijas pārcelt nākamajā, bet tas nenozīmē, ka viņas pazūd, viņas vienkārši izlien citur. Bet, pavisam noslēgumā nav plānots kaut kāds valstiska līmeņa izglītības programma, kur visiem sabiedrības locekļiem tiek dot iespēja mācīties dažādīs vadības. Piemēram, tikko bija superīgas mācības Pricewaterhouse Kūpers, Agnes Cimdiņa tagad tur strādā, un viņa vadīja mācības. Es pavadīju 4 nedēļas pa 4 stundām klausoties, mācoties, lai arī es par to ļoti daudz zinu, bet man bija ļoti interesanti
Un es domāju, ka katram vajadzētu kaut kādu tādu setupu. Es zinu, ka ir visādi bukleti un tā tālāk, bet varbūt ir kaut kāda doma, kas to varētu palīdzēt risināt. Pirmā lieta jau tas, ko es teicu par to platformu, mēs faktiski martā būsim viņu atklājuši, kur uzņēmumiem iet, un tā skaitā tur būs arī šī anketa, ko var aizpildīt un pašnovērtēties vai arī pieteikties, dažādība ir vērtība. Mēs esam iztulkojuši, tūlītās nosaukšu pareizo nosaukumu, ISO standartu cilvēku resursu vadība, dažādība un iekļaušana, un nodevuši Latvijas standartam apstiprināšanai, lai arī tas būtu uzņēmumiem pieejams. Tas ir savā ziņā tādas vadlīnijas. Tad mums ir šīs mācības skatu punkti, kur mēs arī gan darba devējiem, gan atsevišķi darbiniekiem, tās ir 2 dažādas programmas, un vēl vien mums būs tiem cilvēkiem, kas jau padziļināti dažādības vadībā ir strādājuši, kur katram ir vai nu tur 1 vai 3 vai vairāku dienu programma, kur var papildu apgūt to, atbilstoši tam dažādības brieduma līmenim, kāds tev ir, attīstīt tās savas prasmes. Respektīvi, mēs kā integrācijas fonds par to domājam, kā palīdzēt darba devējiem. Tas ir mūsu pirmais fokus, bet, protams, ka mēs būtu gatavi arī sadarboties ar izglītības sistēmu, ja ne visā Latvijā, tad nezinu, ar kādu pašvaldību, kur ir gatavi šim jautājumam, jo jāsaka, protams, ka tas ir tāds, tā ir jutīga tēma, vai ne? Tāpēc mēs par to runājam. Bet jā, arī pedagogi, gan šis pašnovērtējums, viņš ir darba devējiem. Skolas arī ir darba devēji. Viņi var pieteikties, un skolotāji ir arī darbinieki, viņi arī var pieteikties uz šo skatu punktu programmu un nākt un domāt par šiem jautājumiem, risināt viņus, arī palīdzēt skolām. Man liekas, tas būtu ļoti būtiski, ka skolās būtu šīs dažādības vadības politikas. Ja, mēs runājam, tur ir bērni no turīgām ģimenēm, no mazturīgām, no daudz bērnu ģimenēm, no viena bērna ģimenēm. Tur jau šis jautājums ir aktuāls. Tā kā jā, mēs no integrācijas fonda domājam. Es zinu, ka Labklājības ministrija arī šajā jautājumā strādā. Ir arī dažādas kampaņas par diskriminācijas tēmu. Man ir liels prieks, ka mums bija par vecumu diskrimināciju, un arī pagājušā gadā es redzēju, bija kāda sabiedriskā organizācija, kas tur bija šo tēmu bija paņēmusi. Un kas ir tas labais? Mēs tiešām pēc datiem redzam, ka par tām tēmām, par kurām runā, par tām palielinās izpratne, līdz ar to sāk cilvēki tajā virzienā vispār kaut ko domāt. Jo, tam būtu arī jābūt. Tieši tā, jo tie, kā saka, neapzinātie stereotipi un šis te informācijas trūkums, kur mēs vienkārši neredzam vispār, ka tā lieta ir problēma, tas ir vēl viens aspekts. Zinu, ka cilvēki mēdz teikt, ka nevajag problēmas radīt. Atkal, neviens viņas nerada. Mēs viņas tikai beidzot ieraugam. Tieši tā. Tas, ko sākumā teica, ka realitāte neizzūd tikai tāpēc, ka mēs par viņu nezinām. Vienkārši viņa ir mums acis priekšā, un mēs vienkārši neapzināmies. Noslēgumā es atsaucoties, man liekas, Zaiga, tu pieminēji par vadītājiem, un es savukārt tajā tēmā par komunikāciju uzņēmā, ka tā jau ir tā, kas īstenībā parāda, cik mums ir tā iekļaušana liela. Gribu iemest vēl to trendīgo nosaukumu iekļaujošā līderība, bet man tiešām liekas ļoti svarīgi, mūs klausās HR uzņēmumi un atcerēties to, ka tas process, kādā mēs ieviešam to dažādību un iekļaušanu, noteikti ka tāda fokus grupa ir vadītāji, jo, kā jau uz visām HR tēmām patiesībā vadītāji ir tie, kas iznes viņas saviem pleciem, tā tam vajadzētu būt, es vismaz tā gribu ticēt. Šī te iekļaujošā līderība, ja, ka vadītājs jau ir tas, kas patiesībā tā kā atbalsta to vidi, lai viņa ir tiešām iekļaujoša. Piemēram, lai nav tā, ka ir kaut kādas tās korporatīvās lietas politikā, un tad reāli virtuvē, tā kā pilnīgi viss pretēji. Vai ne? Skaidrs, ka atbildība ir katram pašam darbiniekam. Nav vadītājs, kurš staigā un klausās un labo un koriģē. Bet vadītājs tomēr par savu komandu, viņš var būt tas vēstnesis, es viņu nosaukt laikam tā, ko es saprotu ar iekļaujošu līderību, ka pirmkārt viņi paši ir priekš role modelis, ja? Paraugs, jā, pirmkārt jau, un otrkārt, tā kā tu teici, dažādības vadība. Viņi arī ir tie, kas vada to dažādību un ir tie vēstneši. Lūk, tā kā šis varbūt man tāds
Ko es vēl gribu piemetināt un novēlēt HR kolēģiem, iesaistīt vadītājus, palīdzēt atbalstīt vadītājus, lai viņiem ir šīs kompetences un prasmes, un tas noteikti tad kopīgiem spēkiem, jo mēs jau runājām, tas nav HR tikai jautājums, tad kopīgiem spēkiem tajā uzņēmumā to nest neatkarīgi no tā, cik jums tur liels tas uzņēmums, vienalga. Tā kā, lai izdodas. Jā, noteikti, un es tikai varu piemetināt. Pirmkārt, paldies, Zaiga, ka tu palīdzēji šodien arī mazliet vairāk, teiksim, padarīt apzinātu to, ko varbūt kāds neapzinās, arī saprast to realitāti, kur mēs šobrīd esam, un skaidrs, ka, mēs baidāmies no tā, ko mēs nesaprotam vai neizprotam, un tā ir tāda, pavisam zināma klasika, tāpēc atkal šis podcasts, lai jums ir kā iedrošinājums, tā teikt, kā iedrošinājums saprast vairāk par šo jautājumu, jo man arī katra tās mūsu saruna un vispār šīs diskusijas vienmēr ir tā kā tāda jauna skola, es kaut ko jaunu iemācos, un man šķiet, ka, tad man gribētos, lai šis podcasts būtu arī kā tāda noderīga informācija ikvienam, un es ceru, ka tā arī būs, tāpēc tiešām paldies. Zaiga, varbūt, kas ir tas tavs novēlējums? Pavisam īsi, ko tu tagad visu šo sarunu runājot, droši vien kaut kāds secinājums ienāca prātā, par ko tu domā? Jā, pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt. Otra lieta, ko es gribu pateikt, ka es laikam gribu vēlreiz uzsvērt to, ka aizejam prom no tās dažādības vadības kā no abstrakta termina, sadalam viņu pa daļām, nebaidāmies sākt ar mazumiņu. Man liekas, ka tā pirmā recepte, ko es ieteiktu, vienkārši vispirms noskaidrot, kāda mums kolektīvā tā dažādība ir, cik dažādi mums tie cilvēki ir. Un tad jau tajā brīdī, kad mēs ieraugam to, tad mēs varam sākt definēt tos mērķus, uz ko mēs gribam tiekties, kas ir tas, ko mēs gribam iegūt, un noteikti neaizmirst to, ko tu, Ilze, arī minēji par tiem rādītājiem, jo tad, kad mēs neko nemēram, mēs neredzam, vai tam ir jēga, un mums rodas sajūta, ka tas ir kaut kas liekas. Bet tajā brīdī, kad mēs nodefinējam, ko mums vajag, sākam mērīt, tad mēs arī pamanam, ka izrādās tam ir lielāka nozīme, nekā mēs sākumā bijām domājuši. Un visiem HR vadītājiem no sirds novēlu pārliecināt vadību, kaut vai ar pašu mazumiņu, kāpēc dažādības vadība viņu uzņēmumā būtu tomēr ieviešama arī vadības līmenī. Man vēl gribētos papildināt, Zaiga, paldies tev, bet tavu novēlējumu papildināt, ka lai HR vadītājiem nebūtu jāpārliecina vadītāji. Taisnība. Jo tāpēc, ka šis jautājums nav par HR, šis jautājums ir par uzņēmuma biznesa rezultātiem. Šis jautājums ir par veselīgu sabiedrību. Noteikti šis jautājums ir uz galda HR-am. Domā, kā tagad man šito te padarīt kā saprotamu vadītājiem un kādu biznesa case man uztaisīt, bet es domāju, ka mums, tas, kas pietrūkst, ir šī apzināšanās, un es domāju, ka tas, ko gan HRs var labāk darīt, ir strādāt ar datiem, ievākt datus, un dati ir arī ļoti labs, resurss, ko tu vari izmantot, lai veidotu gan to biznesa case, lai labāk saprastu to realitāti, lai mums neveidojās dažādības un iekļaušanas kaut kāds teātris vai PR kampaņa, bet ka tiešām tā ir tāda jēgpilna rīcība. CEO pārliecina tad, kad datus pārvērš finansējumā, kas ir zaudēts vai kas nav iegūts? Jā, ļoti, ļoti labi jautājumi. Tad, izpētiet dokumentus, ko mēs pieminējām, padomājiet, kas tad ir tā jūsu realitāte organizācijās un uzstādiet kaut vienu mērķi šim gadam, ar ko tad jūs konkrēti strādāsiet, kas tad būs tas jūsu jautājums, ko jūs risināsiet. Paldies, Elīna! Paldies! Paldies, Elīna, paldies, Zaiga, paldies, mīļie klausītāji, ka jūs turpināt klausīties mūs un
man liekas, ka šīs epizodes, kad mēs diskutējam par jautājumiem, ir visvairāk klausītās, tāpēc, ka tiešām te ir tie jautājumi varbūt ne no tik ērtām, bet no dažādām pozīcijām pārunāti, un mēs arī mazliet brīvāk paskatāmies un panalizējam kaut kādus keisus un pētījumus, tāpēc turpiniet klausīties, sūtiet jautājumus, sekojiet HR Latvijā Instagram kontam un reģistrēties HR Newsletter LV un saņemiet jaunumus. Tiekamies jau nākamajās epizodēs un lai jums jauka pēcpusdienu, vakars vai dienu, kad jūs klausāties podcastu. Paldies, tā! Paldies, ka tā!